Labvakar! Labvakar, labvakar! Labvakar, mīļie! Šovakar, vai šodien, ja tu skaties ierakstā, vai šorīt, ir pienākusi 8. meditācijas diena. Un šī būs ļoti īpaša meditācija, faktiski tai gatavojoties, tagad tā noskaņojoties. Man ir sajūta, ka visas iepriekšējās meditācijas ir bijušas priekš tam, lai tevi sagatavotu tam, ko mēs darīsim šovakar. Šovakar būs laika līniju dziedināšanas meditācija. Ko tas nozīmē? Laika līniju dziedināšanas tehnika ir īpašs meditācijas veids, kad mēs ejam atpakaļ laikā uz to brīdi, kad notika kaut kas, kam ir kaut kādā veidā traumatiska, bloķējoša iedarbība uz tevi joprojām šodien un tagad. Un tas ir kāds notikums vai situācija šinī vai kādā no iepriekšējām dzīvēm, kas ļoti būtiski tev traucē iet uz priekšu. Un tā kā šī grupa ir dziedinošo meditāciju grupa, tad mēs iesim atpakaļ katrs savās mājās, katrs savā dzīvē, katrs savā situācijā pie tās individuālās traumatiskās situācijas, kura konkrēti tev ir, varētu teikt tā, virtuāli, enerģētiski stāv rindā uz dziedināšanu, bet tu viņai netiec klāt ar kādām citām metodēm, piemēram, runājot par to ar psihoterapeitu, runājot par to ar draudzeni, izkratot kādam sirdi, varbūt gadu 10 tev tā lieta traucē, un tev šķiet, ka tu viņu risini ar dažādām metodēm, bet šeit ir tik, dziļš tas enerģētiskais traucējums, ka to var izdziedināt tikai tad, ja tu apzināti ej enerģētiskā praksē. Un faktiski visas iepriekšējās meditācijas ir bijušas priekš tam, lai tu jau iemācies saslēgties ar sevi. Ja tu atceries, dažas meditācijas atpakaļ bija savienošanās ar manu augstāko es. Un visas meditācijas jau sākās ar to ievadu, kā tu atslābinies, kā tu ieeji. Faktiski pat, ja es nepasaku, tu ieeji teta smadzeņu viļņos, es domāju, ka liela daļa no jums viņos ieiet neatkarīgi no tā, vai iepriekšējo meditāciju laikā es to esmu pateikusi vai neesmu. Un tā sagatavošanās, tam ir liela nozīme, bet tajā pašā laikā, kad man nāk klienti uz individuālām laika līniju sesijām, protams, ka lielākajai daļai nav vispār, viņi pat nav dzirdējuši par tādu metodi, viņi vienkārši ir kaut kur izlasījuši vai no internetā, vai kāds ir ieteicis, ka es individuāli pieņemu klientus uz šāda veida dziedinošiem seansiem, apmēram 1,5–2 stundas pirmreizējā sesija, jo ir bijis vērtīgi kādam, kas to iesaka. Protams, individuālā sesija diezgan būtiski atšķirās no grupas sesijas. Uzreiz pastāstīšu ar ko, jo pēc šīs grupas sesijas jums var vai nu rasties jautājumi, vai nu rasties vēlme uzzināt kaut ko vairāk, dziļāk, vai iet uz individuālo sesiju pie manis, vai kāda cita meistara Latvijā, jo tagad laika līniju dziedināšanas meistaru ir jau diezgan daudz, ne visi, kam ir certifikāti, to praktizē, bet ir. Tātad tā galvenā atšķirība ir, kā tu noskaņojies uz sesiju. Ja? Jo bieži vien mēs ejam pie kāda meistara vai pēc kādas metodes, domājot, ka
risinājums manā dzīvē, risinājums manām situācijām dzīvo kaut kur ārpusē. Pie kāda meistara, pie kādas metodas, pie kādas prakses, kaut kur ārpusē. Šī metode ir fantastiska ar to, ka viņas laikā tu ieiesi pats savā meditatīvajā gaismas ķermenī, un atrodoties meditatīvajā gaismas ķermenī, tu sapratīsi, ko nozīmē sajutīsi drīzāk. Te viss ir par sajušanu. Ja? Tu sajutīsi, ka tu, atrodoties tajā, esi dziedinošais spēks pats sev. Tā ir fantastiska sajūta. Varbūt tu to sajutīsi pirmoreiz dzīvē. Varbūt pirmoreiz dzīvē tu to nosauksi vārdā, jo iespējams tu iepriekš kaut ko līdzīgu esi piedzīvojis. Ja? Bet tā ir ļoti laba sajūta, jo redzi, ir jau skaisti tie lozungu veidīgie teicieni, ka tu vari visu, tu esi Dievs, tu esi visums, un tā tas arī ir. Tu esi visums, tu esi absolūts, tu esi Dievs, tu pats. Bet ko tas nozīmē reāli tavā dzīvē, kā tu to vari saprast uz ikdienas savas dzīves bāzes, šī laika līnija dziedināšanas meditācija ir lielisks veids, kā to darīt, jo ieejot tajā ķermenī, tu iespējams sajutīsi, kā tu vari pats dziedināt sevi pagātnes formā, jo sesijas laikā, kad mēs dosimies atpakaļ uz to traumatisko notikumu, tu būsi savā tagadnes es, bet meditatīvā gaismas ķermenī, un tu satiksi sevi pagātnes es. Vai nu kā mazu bērnu šī dzīvē, vai pirms mēneša pieauguša cilvēka dzīvē, vai varbūt tavs augstākais es tevi aizvedīs uz kādu situāciju tavā iepriekšējā dzīvē, varbūt tas pat var būt kaut kas saistīts ar tavas dvēseles iemiesošanās brīdi fiziskajā ķermenī, jo tā ir ļoti traumatiska pieredze īstenībā, ko mēs vispār neapzināmies, jo lielākā daļa cilvēku dzīvo ar to, kas ir šeit un tagad, šitas ķermenis, šitie notikumi, ja? Bet dvēsele ir mūžīga, un tā kopā ar tavu augstāko es iet cauri visām tavām dzīvēm. Sākot no brīža, kad tu esi ļoti daudzas dzīves iespējams pavadījis dažādās gaismas planētās, pareizāk sakot, dažādās planētās gaismas ķermeņa veidā, bet augstākais es un dvēsele jau tur ir bijuši, un viņi tev nāk līdzi, un viņu zināšanas par tevi un par tavām pieredzēm ir tādas, līdz kam es domāju, ka cilvēka prātam ir pat gan arī neiespējami aizklauvēties, aizsniegties, ir vienkārši jāpaļaujās, ka tiešām ir kaut kas par tevi zina visu, un daudz labāk kā tu, un kaut kas, no kā tu nevari noslēpties, kaut kas tev vienmēr ir blakus, grib tev palīdzēt, grib tev čukstēt priekšā padomus, un tam līdzīgi. Tātad tas ir par šo mūžīgo dvēseles daļu un augstāko es. Jo vispār jau šī meditāciju grupa mana ir par to, ka tu iemācies un paņem sev līdzi dzīvē kaut ko vai starp meditāciju posmos, kas tev reāli ikdienas dzīvē palīdz un nodara. Tas nav tikai par to, ko mēs daram otrdienu vakaros 1 stundu, un tam nav sakara ar tavu dzīvi. Nē, mīļais draugs, mēs te visu to, ko mēs daram ar lielo skaisto tādu virsnodomu, ja varētu teikt, ja? Ka šeit mēs kopā praktizējamies tā kā, kaut kādā sporta zālē uz to mirkli, kad notiek treniņš. Bet tu jau to savu uztrenēto garīgo ķermeni, emocionālo ķermeni paņem līdzi tālāk dzīvē. Tāpat kā to fizisko ķermeni, tu paņem līdzi to, ko tu esi sporta zālē vai kopā ar treneri uztrenējis, viņš jau tev iet līdzi, saproti? Un laika līnija dziedināšanas metode tiešām ir ļoti dziļa metode.
ļoti dziļa meditācija, kurā, ja mēs to darām individuāli viens pret viens ar klientu online, ļoti bieži ir situācijas, kad mēs abi divi redzam vienu un to pašu, un es nosaucu vārdā, tagad mēs esam tur, redzam to, un klients tikai apstiprina, ka jā, viņš redz to, un tad sarunājas ar to, kas tur notiek. Šī gadījumā, tā kā šī nav individuālā sesija, bet grupas sesija, tad es vienkārši kādos brīžos teikšu, un tagad pasajūti to, vai ja tagad tu redzi vai jūti savu augstāko es, vari uzdot viņam jautājumus. Un es vienkārši apklusīšu, jo tajā brīdī es nevaru turpināt tevi vadīt vai jautāt, vai tu redzi, ko viņš atbild. Vai tevi atbilde apstiprina, apmierina, vai tu saproti, ko viņš saka, ja? Tātad tev tajos brīžos būs vienkārši laiks būt tajā mirklī un tvert to, kas atnāk. Sajust to, kas atnāk, jo kaut kas atnāks noteikti, kaut kādas lietas atvērsies, dziļāka izpratne tev atvērsies par lietām. Un, protams, saņemsim dziedinājumus. Tātad, kas laika līniju sesijas laikā nodrošina, jeb vada dziedināšanas procesus? Protams, tas esi tu pats, kā jau es teicu, savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Tavs augstākais es būs šeit, un, protams, ienāks arī augstākie spēki katram no jums citi, jo mums katram ir savas kurējošās planētas, mums katram ir savi augstākie spēki, savi eņģeļi, sargeņģeļi, ērceņģeļi. Virs tava augstākā es vēl ir arī citas struktūras, kas, teiksim, palīdz un vada un arī nodrošina šos te dziedināšanas procesus virsdvēseli, ja? Un tam līdzīgi. Tā kā mums katram, jums katram tas var būt kāds cits augstākais spēks vai spēki, un tas ir normāli, un tāpēc par daudzām situācijām es teikšu, skaties, ko tu redzi, un tagad iespējams gaisma ir vai nu zeltaini balta, vai sudrabaina, vai zili balta, vai mirguļojoša, ja? Jo katram no spēkiem ir sava veida enerģijas, un mums cilvēciskām būtnēm reizēm ir tā unikālā iespēja tās enerģijas sajust ar tādu kā maņu, kura nav ne redze, ne sajūta, bet kaut kas pa vidu, kad tu skaidri nevari pateikt, vai tu to redzēji vai jūti, bet ir tāda kā virszināšana, ka iznākot no meditācijas, tu saki, tur bija tāda zilgani balta gaisma, un viņai bija tas un tas un tas, ja? Tā kā īstenībā tā ir tāda atkal skaists ceļojums, tāda forša pieredze, kur tu paskaties uz sevi, uz savām situācijām un sajūti to augstāko spēku, milzīgo mīlestību un vēlmi kaut ko dziedināt. Tad vēl man tikko ieklauvējās tēma, ka meditācijas laikā es iespējams to pateikšu skaļi, bet ja arī nepateikšu, pasaku tagad nodoma veidā. Ja kādam no jums ir kaut kas karmisks, ko jūs vai nu zinat ar prātu jau tagad, vai nezinat, bet tas ir kaut kas karmisks, un jūs esat savu ceļu nogājuši, faktiski tā karmas atstrāde ir notikusi, bet tomēr līdz galam tie procesi nav noslēgti. Tad šīs meditācijas laikā mēs piesauksim arī karmas padomi, un ja vien tas ir saskaņā ar jūsu dvēseles plānu, ar tavu, katru no jums dvēseles plānu, un ja vien šis ceļš tiešām ir noiets, un visas mācības stundas ir saprastas, mēs lūksim karmas padomē noņemt tās karmiskās tēmas pavisam nost, lai tu tālāk vari iet pavisam brīvi elpot
un vienkārši sajust, ka kaut kāds smagums kārtējais nokritis no pleciem, un kā tu to sajutīsi? Tūlīt izstāstīšu, ko nozīmē vispār karmiska situācija vai kaut kādi karmiskie punkti pašam ar sevi vai ar cilvēkiem. Piemēram, tev ir dzīves biedrs, bērns, mamma, tētis, kaimiņš, darba biedrs, vai vienkārši regulāri dzīvē ar dažādiem cilvēkiem notiek viena un tā pati situācija, vai dikti līdzīga, ar līdzīgām tā kā, traumatiskām sakām uz tevi. Un tagad kaut kad pēc meditācijas paiet nedēļa, paiet mēnesis, un atkal notiek tā situācija, pieņemsim ar dzīves biedru, ja? Kur tu zini, ka visus iepriekšējos 5 vai 10 vai 30 gadus, cik tu esi ar šo cilvēku kopā, kad ārējā vidē notiek tāda un tāda situācija, momentāli jums abiem ieslēdzās tāda un tāda reakcija. Tas saucās, tā situācija ir triggers tev un tavam vīram vai sievai tajā dzīvē, reālajā dzīvē, triggers, ja? Piemēram, kā svētdienas rīts, tā zvana viņa māte un kaut ko pa telefonu saka. Vai kā jūs aiziet ciemos, tā uzreiz sarunas aiziet par kaut ko un atkal viss aiziet kaut kādā vai greizsirdības lēkmē vai skandālā, vai pēc tam jūs 3 dienas nerunājat mājās, vai tiklīdz ar bērnu aiziet uz turieni vai turieni, tā bērns pie kaut kādiem zināmiem apstākļiem sāk reaģēt tā, un tev momentāli aiziet tā kā iekšēji histērijas lēkme, un tas ir gadiem, un nekas nemainās, un vienmēr tu zini, kad būs tas, notiks tas. Un tagad pēkšņi pēc šīs dziedinošās laika līniju sesijas notiek tā pati situācija, kas vienmēr triggers, un tev ir pilnīgs miers. Un tu pilnīgi mierīgi skaties, notiek viss tas, bet manī nekas nenotiek. Vai notiek tas, un reku blakus ir mans vīrs vai sieva, un arī viņš ir pilnīgi mierīgs, un nav nekādas reakcijas. Tātad tas nozīmē, tas tāds viens mazs piemērs, ko es tagad pievilku, ja, lai vienkārši paskaidrotu, ko tas nozīmē, kā tu varēsi pēc sesijas sajust, kā ir notikusi dziedināšana un kaut kādu karmisko mēzglu situāciju noņemšana pavisam. Ja? Ja tu esi izgājis savu mācību stundu, ja nē, tad, protams, karmas padome pateiks, nē, vēl ir par ātru, vēl cilvēkam ir jāsaprot, kādas savas mācības stundas mēs nevaram tik vienkārši to noņemt. Tātad es vienkārši mēģinu jums pastāstīt, ka to, kas var tikt dziedināts un darīts sesijas laikā, to momentu ir diezgan daudz, katram viņi ir, citi, katram no jums, bet es mēģinu stāstīt tos kopējos biežākos, un, protams, uz dziedināšanu var likt visus iespējamos jautājumus. Ne tikai dziedināt sāpīgās pieredzes, kuras traucē virzīties uz priekšu, tu vari nākt uz sesiju ar konkrētu kaut ko. Ar fobiju, piemēram, tev ir bailes no augstuma, bailes no, pelēm, zirnekļiem, čūskām, bailes palikt slēgtā telpā, klaustrofobija, bailes no braukt, lidot lidmašīnā. Ja? Tur visur ir kaut kāds cēlonis. Visas šīs fobijas nav tāpat vien. Pat ja tev šķiet, ka šī dzīvē tu nekad neko tādu neesi piedzīvojis, ir skaidrs, ka cēlonis ir kādā no iepriekšējām dzīvēm. Un manu klientu pieredze, es domāju, ka es kaut kad bezmaz grāmatu varētu par šo uzrakstīt, ja, kā ar kādu sūdzību vai ar kādu problēmu cilvēks atnāk un kur ieejot sesijā, kur mūs aizved un kas izrādās cēlonis. Ja, un vienmēr ir kaut kas ļoti individuāls, ļoti specifisks, ko nekad iepriekš nemaz nevar paredzēt, kas tas būs. Lūk. Labi, mīļie, ko vēl es iepriekš gribu tagad pateikt? Sesija būs aptuveni, es domāju, 50 minūtes, varbūt 45, bet es domāju, ka 50.
Tāpēc tiešām padzeries, varbūt aizej uz tualeti, lai tev nav nekas traucējošs sesijas laikā. Sesijas laikā var būt augsti, var būt karsti, var būt, ka kaut kādā brīdī tev kaut kur tā kā zosādi uzmetās, kaut kur skausta rajonā, rokās, pa visu ķermeni, ja? Varbūt sajūta, ka skraida skudriņas pa vaigiem vai pa avotiņa daļu, jo ik pa laikam es atkal teikšu, ka ienāk gaisma, ienāk tas, notiek tas, ja? Lai tev nav augstu, lai tev nav karsti. Apsēdies tā, lai tad, kad tu atslābinies, lai tev nav šī līmenī, ka galvai nav kur atkrist, ja? Noliec krēslu vai nu pie sienas, lai tev ir kur galva atspiest atpakaļ, vai arī, ja tev ir tik ērts krēsls ar augsto muguras balstu, ka tev galvai ir kur palikt, un rokas vari nolikt vai nu uz krēsla roku balstiem, vai nu nolikt rokas, tā kā klēpī, lai viņas ir brīvi, jo tu būsi ļoti, ļoti atslābis šīs meditācijas laikā. Ļoti atslābis, ja? Tie būs teta smadzeņu viļņi. Laika līniju dziedināšanas seanss nav hipnoze. Tu nemirkli, neaizmigsi, ka tu, kā hipnozē ir, ka tu pat neatceries, kas ar tevi ir noticis. Nē, laika līnijas nav par to, tu būsi pie apziņas. Bet vienkārši teta smadzeņu viļņos, kuri ļauj dziļi piekļūt klāt tam, kas ir jādziedina. Ja? Kas tad vēl? Kādā brīdī tev var likties, ka es runāju par ātru, kādā brīdī var likties, ka runāju par lēnu. Tas ir normāli, nefokusējies uz to. Vienkārši ej līdzi manai balsī. Jo teta smadzeņu viļņu stāvoklī var likties kādā brīdī, ka ir par ātru vai ir par lēnu. Tas ir normāli. Ja tad, kad mēs dosimies pie tā pagātnes notikuma, tu neko neredzi. Tā var būt, bet tomēr tu noteikti redzēsi vismaz, kas tev ir zem kājām, kad es teikšu, paskaties, kas ir zem kājām, vai varbūt tu sajutīsi kādas smaržas, vai sajutīsi kaut ko, vai sadzirdēsi kaut ko, ja? Kaut ko tu noteikti jutīsi. Cilvēks parasti domā, ja es sesijas laikā redzu vairāk, tad tā būs labāka, dziļāka dziedināšana. Vai ja es redzu mazāk, tad dziedināšana nav tik spēcīga. Tā nav taisnība. Jo mūsu katra prāts, ar visu to, ka tu būsi teta smadzeņu viļņos, darbojas ļoti dažādi. Un prāts var neļaut tev piekļūt vizuāli vai sajūtu ziņā tam arhīvam, kas ir tava dzīve, šī vai iepriekšējās. Tomēr tā kā dziedinājumi nāk ne tikai no tava meditatīvā gaismas ķermeņa, bet arī no augstākiem spēkiem, tad šie dziedinājumi nāk pilnīgi neatkarīgi no tā, ko tu redzi vai jūti. Ja? Tāpēc arī šeit esmu es tevi vadīšu cauri šim dziedinošajam procesam, un tu sajutīsi tik tālu, cik tālu tu esi gatavs redzēt un just, vai tik tālu, cik tālu šī traumatiskā pagātnes pieredze ir tāda, kuru tavs augstākais es izlems tev parādīt. Jo varbūt viņš vai viņa vai tas, augstāko es saukšu par tas bez dzimuma, varbūt tavs augstākais es zina, kā labāk nerādīt, labāk pietiks ar to, ka tu nojaut, kur tu esi nokļuvis, bet tu tā ļoti skaidri to visu neredz. Ja? Es teikšu, ka šī meditācija ir arī par paļaušanos. Ja? Tā kā paļaujies procesiem, paļaujies tam, kas notiks, un tici, ka viss notiks pēc labākā iespējamā dievišķā plāna. Labi? Man ir tādas ļoti, ļoti labas, gaišas sajūtas, jo, mīļie, kas var būt vispār svarīgāks dzīvē, kā palīdzēt otram cilvēkam tikt no kaut kā vaļā, nomest kaut ko nost,
lai tu tālāk vari lidot uz saviem spārniem, ar saviem spārniem, ja? Tad noskaņojies šai meditācijai, ka tas būs kaut kas, kas atraisīs tavus spārnus. Jo pat, ja tu esi tas cilvēks, kurš jau ir daudz ar sevi strādājis ar dažādām metodēm, vai arī tu pirmo reizi kaut ko tādu darīsi, tam pilnīgi nav nozīme, bet ja tavi spārni ir tā kā ar kaut kādu lenti apsieti vai ar skoču ar aplīmēti, ja, un tu zini, tu redzi, ka viņi tur ir, viņi it kā reizēm pavarās, bet ne līdz galam, ja. Tad liekam to nodomu šodienas sesiju, ka mēs noņemsim tos ierobežojumus, lai tavi spārni atverās, lai tu vari lidot, lai tu vari radīt, lai tu vari būt tu, tavs patiesais tu. Saproti? Tā ir milzīga laime, milzīga, jo nezinu kā tu, bet es dzīvē esmu vairāk kārt bijusi gan attiecībās, gan kaut kādās, gan privātās dzīves attiecībās, gan darba attiecībās, profesionālajās, kur man ne tikai ir bijusi sajūta, ka tie spārni ir pieskrolēti man pie ķermeņa, bet ka man viņi ir nogriezti, burtiski nogriezti, ja? Un tā, ka tu tos spārnus dabū sev atpakaļ, to sajūtu, ka tev viņi ir, to sajūtu, ka tad, kad tu gribi, tu viņus var izplest. Tas ir fantastiski. Es tev to novēlu no visas savas sirds, un es jau tā kā mazliet uzrunāju tavu augstāko es, un spēkus, kuri ienāks, lūdzu palīdziet, lūdzu dodiet cilvēkiem šo iespēju lidot, apzināties sevi, saslēgties ar sevi, sajust sevi, jo, kad tad, ja ne tagad, cik te var? Tik daudz gadi ir dzīvot ar tiem sakļautiem spārniem, kad pietiks. Labi, vienreiz pietiks. Lidojam tālāk. Labi, mīļie. Es ceru, ka tev arī ir tāda jauka, gaiša, mīļa sajūta. Un es ceru, ka tu esi atradis krēslu, sēdziņu, zini, kur tu galvu atliksi atpakaļ, ja, kad atslābums nāks, jo uz vienu vai otru pusi arī var tā, bet tur kakls var bišķītiņ, tā kā pēc tam būt stīvs. Esi gatavs? Labi, ļoti labi. Tātad es vēlreiz tagad pateikšu skaļi nodomu visai mūsu grupai, kura ir šeit, vai nu tagad tiešraidē meditācijas laikā, vai skatās ierakstā. Tātad nodoms, kas ir arī pasūtījums tavam augstākajam es un gaismas spēkiem, ir. Mēs dodamies šodien šī laika līniju dziedināšanas meditācijā, lai dziedinātu tos pagātnes traumatiskos notikumus, situācijas, jebko, kas ir noticis šī vai kādā no iepriekšējām dzīvēm, kam ir ļoti liels nospiedums uz tavu šo inkarnāciju, uz šī brīža dzīvi, un kas tev ļoti traucē virzīties tavā dvēseles ceļā uz priekšu. Mēs lūdzam dziedināšanu tiem aspektiem, tām situācijām, kuras ir jau sen prasās uz dziedināšanu, bet ar citām metodēm, pie citiem meistariem, ar citiem veidiem, kā tu esi mēģinājis ar sevi strādāt. Dziedināšana ir bijusi nepilnīga, nepabeigta, līdz galam nenotikusi visos tavos enerģētiskajos slāņos. Ja? Tad mēs ļoti to vēlamies, lai notiktu šī gan fiziskā, gan emocionālā dziedināšana, lai tiktu noņemti visi galvenie cēloņi, kuri ir radījuši disbalansu, disharmoniju, blokus, dažādas nevēlamas sekas tavā fiziskajā un emocionālajā ķermenī. Un arī mentālās problēmas. Un šodien tiks noņemti bloki un tiks attīrīts tavs astrālais,
ēteriskais, kauzālais plāns, un mēs dziedināsim šīs situācijas un aspektus tevī un tavā dzīvē. Un mēs lūdzam, lai dziedināšanas ir saskaņā ar tavas dvēseles plānu, saskaņā ar to, kas tev ir paredzēts kā nākamais solis tavā ceļā, un mēs lūdzam, lai tās ir vislabākā iespējamā veidā priekš tavas dvēseles izaugsmes, laimes un labklājības. Es uz tās nots. Tas ir nodoms. Tas ir mūsu visu nodoms uz šo seansu. Nodoms ir karalis. Nodoms ir tava atslēga uz dziedināšanu. Sajūti, ka tas, ko tu šodien darīsi, ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, atslēga uz to, lai tu vari tālāk savā dzīvē lidot ar atvērtiem spārniem. Un tagad sāksim meditāciju, pārliecinies, ka tu sēdi ērti, ka nekas tev netraucē, aizver acis, atslābinies, sajūti, kā ar katru ieelpu arvien vairāk tevī ienāk mieres. Ar katru izelpu iziet spriedze, ar katru ieelpu ieelpo uz mazu mirkli, aizturi elpu un izelpo. Un ar katru ieelpu tu pamani, kā visas prātā uzpeldošās domas novirzās prom no tevis. Tu atslābinies, tu ļaujies, tu jūti, ka šis ir tas mirklis, kad tev nekas nav jādomā, nekas nav jādara, ir tikai jāatslābinās un lēnām un dziļi jāelpo. Viss, ko es tev teikšu šīs meditācijas laikā, būs radīts, lai uzlabotu tavu dzīvi. Tu esi drošībā, tu esi pilnīgā mierā. Šīs meditācijas laikā nekas nevar tevi iztraucēt. Klausoties manā balsī, tu turpināsi arvien vairāk atslābināties. Ar katru ieelpu un ar katru izelpu tu atslābinies arvien vairāk, arvien dziļāk, arvien īpašāk. Ja tavā ķermenī ir kāda spriedze vai stress ar nākamo izelpu, tu izelpo to vienkārši ārā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es teikšu šīs meditācijas laikā. Pēc tā tu varēsi atcerēties visu, ko es teicu, un jebko, ko būsi piedzīvojis, jo viss ir ierakstīts tavā zemapziņā. Iegūto informāciju, sajūtas, visu, kas ar tevi notiks šī seansa laikā, tu varēsi izmantot savā un citu cilvēku labā. Esot dziļā zemapziņas stāvoklī, tu vari runāt ar savu augstāko es. Tu vari uzdot tam jautājumus, tu vari runāt ar augstākiem spēkiem, kuri būs šī seansā kopā ar tevi. Tu uzdosi jautājumus, un tu saņemsi atbildes tieši tādā veidā,
kādā tu vislabāk to vari uztvert, saprast, pieņemt, sajust. Bet tagad vienkārši ļauj sev nogrimt šajā mierīgajā vietā, atlaižot pagātni, atlaižot nākotni. Tu vienkārši apzinies savas jūtas, apzinies savas domas. Tu zini, ka visas meditācijas laikā tavs augstākais es būs kopā ar tevi. Tagad iedomājies, ka tu redzi savā priekšā kāpnes, kuras ved uz leju. Varbūt tu tās kāpnes esi jau redzējis iepriekš, varbūt nēsi, bet tās ir ļoti drošas, aicinošas, un tu vienkārši sāc kāpt pa tām lejup. Soli pa solim tu kāp lejup. Ar katru nākamo soli tu ieej arvien dziļākā savas apziņas stāvoklī. Tu sajūti sevi arvien radošākā un dziļākā savas esības līmenī. Tu turpini dziļi elpot un turpini doties lejā pa kāpnēm. Tu joprojām esi apziņas stāvoklī, un tagad tavas smadzenes ieiet teta viļņos. Tu jūties droši, mierīgi, atslābinājies. Pēdējās stresa vai spriedzes sajūtu dzirkstis, kuras palikušas tevī, arī tagad aizplūst projām caur rokām, caur kājām. Viss saspringums, visas nastas, visas domas, kas bija. Tu redzi, kā tas viss no tevis ir atdalījies un aizlido tālu projām. Esi tikai tu, tava elpa un tavas smadzenes īpašos teta viļņos. Kad nokāp pa kāpnēm līdz lejai, tu redzi priekšā tuneli. Aicinošu, drošu tuneli, kuru tu labi pazīsti. Tālumā tu redzi gaismu. Tā gaisma ir tik silta, tik aicinoša, ka tu dodies tās virzienā cauri tunelim. Soli pa solim tu virzies uz priekšu, un ar katru nākamo soli tu sajūti šīs gaismas siltumu, šīs gaismas beznosacījumu mīlestību, pieņemšanu, aicinošo, glāstošo siltumu. Ar katru soli ejot tuvāk, tu jūti to, un tagad tu ieej šajā gaismā, tu saplūsti ar to, un redzi, ka tu atrodies savā iemīļotajā vietā dabā. Tā ir tā ļoti īpašā vieta, kura ir tikai tev, tikai tava. Tu to sen jau pazīsti. Tu šeit esi bijis. Tu zini, ka tu šeit vari nākt un būt jebkād, jebkur, jebkurā mirklī. Jo tikai tu zini, ka šī vieta eksistē.
paskaties labi apkārt, ko tu redzi. Varbūt tu atrodies pļavā, vasarā, daudz ziedu dažādu, dažus tu pazīsti, daži ir eksotiski. Varbūt tu redzi, kā atrodies mežā. Paskaties, kādi koki ir šeit. Varbūt tu atrodies jūras krastā, ezera krastā, okeāna krastā. Varbūt pie kalnu upes. Varbūt tu redzi, jūti vai dzirdi ūdenskritumu tālumā. Pasmaržo gaisu. Varbūt tas smaržo pēc pļavas ziediem. Varbūt pēc koku lapām, smilgām. Varbūt pēc jūras, bet tu jūti, kā saules siltums piepilda tevi no galvas līdz kājām. Vējiņš glāsta tavus vaigus, mati plīvo siltā vējiņā, un tu jūties tik ļoti labi un atslābinājies. Tik ļoti savā īpašajā vietā, dabā. Tu jūties absolūti pieņemts, absolūti brīvs. Tu zini, ka šeit tu vari darīt jebko. Absolūti, absolūti jebko. Tagad tu redzi kaut kur no priekšpuses, pāris 10 metru no tevis, ir neliela zelta gaismas, tāda kā bumbiņa, apveidi. Paskaties labi, varbūt balta gaisma, varbūt jebkuras citas formas. Tas ir tavs augstākais es, kurš ir šeit, lai pavadītu tevi šīs meditācijas laikā. Lai vai kāda gaisma vai apveidi ir tavs augstākais es aicinu tevi piešķirt tam uz šīs meditācijas laiku cilvēka apveidus vai cilvēciskas būtnes apveidus. Tu tagad redzi, kā tas nāk tev tuvāk, soli pa solim, un tu arī spēr soļus pretī šai gaismai. Un sajūti ar katru soli tuvojoties viens otram, kā tava augstākā es absolūtas mīlestības, siltumu un gaismas plūsma nāk uz tevi. Pat ja tu viņu neredzi, pat tikai jūti, tu zini, ka tas ir šeit. Tu zini, ka tavs augstākais es tevi vedīs un vadīs šī ceļojuma laikā. Tagad jūs esat viens otram pretī. Ja tev sanāk ieskaties acīs savam augstākajam es, apķer ap pleciem savu augstāko es, un arī tas tevi apķer. Un tu sajūti, kā milzīga gaisma ienāk tevī. Tev vispār ir sajūta,
ka caur šo apskāvienu tu atgriezies pie sevis. Tu sajūti sava dievišķā es būtību. Tu sajūti savu visa zināšanu, visa varēšanu, spēku. Tevī ienāk dievišķā būtība, apzināta dievišķa būtība. Tagad paskaties savas iemīļotās vietas dabā. Vienā stūrī ir laika mašīna. Paskaties labi. Varbūt tev priekšā, varbūt pa labi, varbūt pa kreisi, varbūt aiz muguras. Paskaties labi. Tā var būt jebkādā krāsā un ar jebkādiem apveidiem. Iespējams apaļa, ovāla vai jebkuras citas formas, kura tev ir pieņemama, droša un saprotama. Tavs augstākais es tev saka, dosimies uz laika mašīnu. Ir pienācis laiks doties ceļā, jo es jau sen tevi biju gaidījis, kad tu nāksi pēc dziedināšanas, apzinātas, nodoma veidā izteiktas dziedināšanas, jo es jau sen redzu, cik ļoti tev traucē virzīties uz priekšu. Kāds notikums, kāda situācija, kāds bloks, trauma, kas ir bijusi tavā pagātnē. Ir pienācis laiks to dziedināt, lai tu vari arvien vairāk sevi realizēt, sevi sajust. Sajust saikni ar mani, tavu augstāko es. Sajust sevi dievišķo. Sajust savu neierobežoto spēku, zināšanas, varēšanu. Sajust savu prieku par dzīvi, gribēšanu darīt un zināšanu, ko darīt. Jo tu jau sen tam visam esi gatavs. Bet kaut kas tevi atturēja, pieturēja, neļāva virzīties uz priekšu. Tāpēc nāc, dodamies uz laika mašīnu, jo ir laiks. Un tā jūs abi rokās sadaušies, ejat uz laika mašīnu, pietuvojoties tai ārā izbīdās kāpnes. Augstākais es veikli ir iekšā tajā, padod tev roku, tu pa kāpnītēm uzkāp augšā. Tavs augstākais es dodās pie vadības pults. Viņš būs tavs gaisa kuģa kapteinis vai pilots. Un tagad tu redzi, ka vidū atrodas krēsls. Varbūt tu šo krēslu sen biji noskatījis kaut kur, ka tu tādu vēlētos savās mājās. Varbūt vienkārši skatoties uz šo krēslu, tu redzi, ka tam ir absolūti ideālā forma. Tieši tāda, kādu tu uzskati par ideālo krēslu. Tu apsēdies tajā,
Tu sajūti, cik ideāli tas piekļaujas tavam ķermenim. Tu noliec rokas uz roku balstiem, un tu jūties tik labi, tik droši, tādā paļāvībā. Un tavs augstākais es ir saslēdzis visas gaismiņas, tu redzi tur dažādas pie vadības pults, gatavo gaisa kuģi, lai tas paceltos gaisā. Tu paskaties uz augstāko es, un tu viņam pārjautā, vai nodomu vajadzētu atkārtot, lai zinātu, uz kurienu lidot. Bet tavs augstākais es pār plecu uz tevi paskatās, piemiedz ar aci un saka, mīļais, es taču tik ilgi esmu gaidījis tavu atnākšanu uz šo. Es zinu, kur mēs dosimies, paļaujies uz mani. Tu saņemsi visu to dziedināšanu, visu to labāko, kas ir nepieciešams tavam nākamajam lielajam solim dzīvē, lidojumam dzīvē, izrāvienam. Es zinu, kur mēs dosimies. Un tu sajūti, kā gaisa kuģis lēnām paceļas no zemes. Tu sajūti, kā jūs sākat lidojumu cauri atmosfērām un cauri laikam. Un esot gaisā, tagad caur gaisa kuģa griestiem milzīgs gaismas stars, zelta, sudrabains, ienāk gaisa kuģī un ienāk tevī caur tavu kroņa čakru, caur galvu, caur avotiņu. Tas stars tikai palielinās un palielinās, līdz piepilda tevi no galvas līdz kājām. Tu varbūt tagad jūti tādu kā nelielu kņudēšanu, jo augstākie spēki šādā veidā tevi piepilda, lai tu redzi, jūti, satausti savu meditatīvo gaismas ķermeni. Šis gaismas ķermenis ir ļoti īpašs. Tajā var nonākt jebkurš apzinātā veidā. Un esot šī meditatīvajā gaismas ķermenī, tev pašam piemīt absolūti brīnumainas spējas. Tu vari saprasties ar jebkuru būtni. Tu vari saprast jebkuru pasaules valodu, gan eksistējošu, gan tādu, kura vairs neeksistē. Tu vari kļūt caurspīdīgs, tu vari kļūt jebkurš priekšmets, tu vari iet cauri sienām, tu vari pātrināt laiku, palēnināt laiku, apstādināt laiku. Esot meditatīvajā gaismas ķermenī, tu vari jebko, un vēl vairāk nekā tu vispār vari iedomāties. Tīpaši kopā ar savu augstāko es. Kad šī kņudēšana ir beigusies, tu esi absolūti piepildīts, un tu saproti, ka tu esi dievišķs. Gaisa kuģis dodas tālāk cauri atmosfēras slāņiem. Tas dodas atpakaļ laikā, atpakaļ laikā, atpakaļ laikā. Uz notikumu, uz traumatisko pieredzi, situāciju, uz kuru augstākais es tevi ved, lai tu saņemtu dziļu dziedināšanu savā tagadnes es formā. Tu tagad jūti, kā gaisa kuģis sāk kustību lejup,
caur atmosfēras slāņiem, lejup, līdz tu sajūti tādu vieglu piezemēšanās kustību. Apstājies. Augstākais es izslēdz visas gaismiņas, gaisa kuģis ir piezemējies, un augstākais es nāk pie tevis, padod tev roku. Tu celies kājās no krēsla, atverās durvis, augstākais es izkāpj ārā, un padodot tev roku, arī tu tagad nonāc kādā īpašā vietā. Vietā, uz kurieni tevi ir atvedis tavs augstākais es. Paskaties, ko tu redzi, ko tu jūti. Ko tu dzirdi, ko tu sasmaržo, kur tu esi nokļuvis, kas tā ir par situāciju pagātnē. Ja tev šķiet, ka tu neko neredzi, paskaties, kas tev ir zem kājām. Un tad lēnām skatienu laid uz augšu, un tu ieraudzīsi, kur tu atrodies. Tagad tu redzi savu pagātnes es. Varbūt no šīs dzīves, kad tu redzi sevi kā bērnu, pusaudzi, jaunieti vai pieaugušā vecumā. Bet varbūt tu redzi vīrieti vai sievieti dīvainās drānās, kādā īpašā vietā. Un tu saproti, ka tu esi nokļuvis kādā no iepriekšējām dzīvēm. Ja tev ir kādi jautājumi vai kaut kas nav skaidrs, tu vari pajautāt tagad savam augstākajam es šo jautājumu. Un tu saņemsi skaidru atbildi. Savam pagātnes es, tu tagad saki, es tagadnes es formā kopā ar augstāko es esam ieradušies šeit kā Dieva sūtīti eņģeļi, lai atnestu tev dziedināšanu, lai palīdzētu, lai notīrītu, lai sakārtotu to situāciju, kurā tu šeit tagad atrodies. Tu skaidri redzi savu pagātnes es. Tu tagad skaidri redzi, kas ar viņu ir noticis, kur viņš atrodas. Tu saki viņam, ka jūs abi ar augstāko es tagad esat šeit kā gaisma, kā zelta gaismu starojošas būtnes, kuras peld caur ēterisko plānu. Ja tā situācija, ko tu redzi, ir sāpīga, nepatīkama, atceries, ka tu esi savā meditatīvajā gaismas ķermenī un tu vari šo situāciju apturēt.
Tu vari to apturēt un pateikt savam pagātnes es. Mums nav atļauts mainīt notikušā notikuma detaļas, bet mēs varam mainīt, un tagad mainīsim pieredzi, kas tev radās pēc šī notikuma. Un tāpēc apstādinot laiku, mēs apstādinam arī visas dvēseles, kuras atrodas blakus tev, mans mīļais pagātnes es. Tās visas ir sastingušas laikā un nezina, kas tagad notiks. Tagad tavs pagātnes es skatās un redz visu to, kas šeit notiek, un redz arī jūs abus kā gaismā starojošas būtnes, kuras ir šeit un vada šos procesus. Apliecini savam pagātnes es, ka viņš ir drošībā, piepildīts ar dievišķu gaismu un mīlestību. Pat ja tu neko līdz šim skaidri neredzi, tad domās visu to situāciju, kurā tu esi, apvij ar siltu, zelta, komforta auru. Un saki savam pagātnes es, ka tu kopā ar augstāko es esi ieradies šeit, lai palīdzētu tikt galā ar grūto un sāpīgo pieredzi. Varbūt tavs pagātnes es kaut ko tev tagad saka. Varbūt kaut ko rāda. Varbūt nodod tev, tavā tagadnes es, formā kādu ziņojumu, ar vārdiem, ar sajūtām, telepātiski, jeb kādā citā veidā nodod ziņojumu. Tu uztver to, noliec pie sevis. Tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, ko tev pateica tavs pagātnes es. Tu saki tagad viņam, savam pagātnes es, ka viņš ir pilnīgi nevainīgs, Dieva mīlēts, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos, un nav svarīgi, kas ir noticis tur, toreiz, lai vai ko viņš būtu izdarījis, lai vai ko kāds cits viņam būtu izdarījis, vai situācija sāpīga, vai nežēlīga, vai traumatiska. Tam nav nekādas nozīmes. Tu būsi mūžīgi nevainīgs un vienmēr pelnījis mīlestību, neatkarīgi no tā, kas noticis. Mēs skaidri pasakām, ka neko nenosodam tava pagātnes es uzvedībā, rīcībā, situācijās. Un tāpēc tagad mīlestība un gaisma piepilda šo pagātnes es, piepilda visu no galvas līdz kājām, līdz tavs pagātnes es tiek dziedināts, pilnībā dziedināts. Tu tagad piesauc dievišķās mīlestības gaismu, un liels, milzīgs gaismas stars nāk uz leju un piepilda tavu pagātnes es. Tu saki viņam, cik viņš ir ļoti, ļoti skaists un Dieva mīlēts. Tu ļauj viņam sajust, cik ļoti dārgs un skaists tas ir, cik ļoti īpašs un svarīgs viņš ir priekš tevis. Tu saki savam pagātnes es, ka viņam viss ir pilnībā piedots, jo Dievs visu piedeva jau tajā minūtē, kad trauma notika, jo Dievs vienmēr visu piedod, viņš ir par visu padomājis.
un nekas cits nav svarīgi. Vienīgā problēma ir neatrisinātās emocionālās un mentālās traumas, un tās traumas, kuras ir radušās citos esības līmeņos. Tāpēc tagad sakārtosim arī tās. Tu saki savam pagātnes es, tagad mēs piesaucam tavus garīgos pavadoņus un manus garīgos pavadoņus, augstākos es. Ar mani kopā šo darbu veids ļoti, ļoti spēcīgi garīgie pavadoņi. Un arī es piesaucu savu augstāko es, un es piesaucu savus garīgos pavadoņus. Viņu te ir tagad ļoti daudz, un visi ir ieradušies ar vienu mērķi – palīdzēt, dziedināt, sakārtot, atbrīvot, iedot spēku, iedot mieru, mīlestību, dievišķuma, sajūtu katram no mums šeit meditācijā klāt esošajiem. Un tāpēc es saku, ka šo darbu veids gaismas spēki, brīnišķīgi dziednieki, kuri tagad ir pievienojušies, bet atceries, ka tu pats atrodies savā meditatīvajā gaismas ķermenī, un tev pašam piemīt brīnumainas dziedināšanas spējas. Tāpēc tavs pagātnes es tagad pirmām kārtām saņem ļoti spēcīgu dziedināšanu no tevis paša. Ļoti spēcīgu dziedināšanu no tevis paša, no tava augstākais un no visiem garīgajiem pavadoņiem un gaismas spēkiem, kuri ir šeit, lai dotu šo dziedinošo enerģiju. Viņi procesos izmanto zili baltu gaismu, zelta gaismu, kā arī tu vari redzēt jebkuru cita veida gaismu, kura būtu īstā un piemērotā, lai paveiktu tieši to dziedināšanas darbu, kurš ir nepieciešams tava pagātnes es, sešu apakšējo enerģētisko ķermeņu sakārtošanai un dziedināšanai. Tāpēc tagad mēs dziedinām visu to vainas sajūtu, kaunu, bailes, dusmas, nosodījumu, vērtēšanu, izmisumu. Visas šīs sajūtas, jūtas, kuras radušās traumas rezultātā, jo tās visas ir ilūzijas. Tās gan izskatās ļoti reālas, tu varbūt pat jūti tās kā reālas, bet tās nav reālas. Tāpēc tagad mēs šīs ilūzijas uzmanīgi un kārtīgi noņemam. Noņemam visu radušos vainas apziņu no tevis un tava ķermeņa, visas sāpes, kaunu, bailes, dusmas, nosodījumu, vērtēšanu, izmisumu. To visu mēs ņemam nost, jo tas viss ir vienmēr bijis kopā ar tevi, kopš tā notikuma, uz kuru mēs esam ieradušies. Tagad tas viss ir noņemts. Tu redzi, kā tu strādā smagi, lai to visu pats savā meditatīvajā ķermenī esot noņemtu. Tu varbūt roc ar lāpstu, tu varbūt kasi nost ar kādu asu skrāpi vai tīri ar lupatu, slapju lielu lupatu, varbūt ar slotu,
Varbūt tev ir vēl kādi citi instrumenti, jo tu redzi, cik ļoti tas viss ir aplipis, ka gandrīz fiziski sajūtams. Tu saproti, ka tieši tu savā meditatīvajā gaismas ķermenī esot pats vari veikt vislabāko notīrīšanas darbu. Jo notīrīt, fiziski notīrīt, pēc tam būs gandarījums par labi padarītu darbu, par fiziski notīrītiem traucējumiem. Tu tīri kārto, liec krāmē visu to tādā lielā zelta gaismas bumbā, kas šeit ir augstāko spēku sagādāta. Tā bumba plešās arvien lielāka, tu krāmē to visu tai bumbā iekšā. Krāmē, slauki, tīri nost. Tu jau esi riktīgi pastrādājis, līdz tu redzi, ka viss ir nokārtots, viss ir noņemts, notīrīts, salikts bumbā. Tagad tu ar savu domu spēku aizlīmē to bumbu ciet, pacel rokās un laid augšā gaismā, lai tā lido projām tālu debesīs. Un tu redzi, kā tā ceļas augšā arvien tālāk un paceļās līdz pazūd tavam acu skatienam. Un tu tik skaidri tagad redzi, jūti, ka visas šīs bailes, dusmas, kauns, aizvainojums, izmisums, viss, kas ir traucējošais bijis, ir noņemts un aizgājis projām gaismā uz visiem laikiem. Tas ir prom no tevis uz visiem laikiem. Tagad mēs lūdzam tavam augstākajam es noņemt arī visu to enerģiju, kura radās un kuru tu paņēmi līdzi sev no šī traumatiskā notikuma. Mēs lūdzam noņemt visas negatīvo enerģiju schēmas, visas karmiskās enerģijas, visas slimības, visus sastrēgumus, jebkurus nepareizas darbības traucējumus, visu negatīvo, kas radās šī traumatiskā notikuma un pieredzes rezultātā. Varbūt tu redzi vai jūti, ka šeit ir arī augstāko spēku karmas padomes pārstāvji. Un tu runā ar viņiem, tu lūdz viņiem, lai šo vai kādu citu karmisku situāciju, traucējumu, kuru tu esi atstrādājis, kuru tu esi līdz mielēm izgājis šajā dzīvē, lai to tev ļauj izbeigt. Lai karmas padome iedod tev atbrīvošanu no turpmākām karmiskām mācības stundām, kādā konkrētā jautājumā, varbūt vairākos. Tā saucās karmas dispensācija. Runā tagad droši un drosmīgi, jo tu esi savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Atrodi vārdus un pārliecināšanu. Lūdz, pazemīgi lūdz atlaist visu to, kas tev traucē virzīties uz priekšu. Lūdz, runā ar karmas padomu. Viņi ir šeit, lai tev palīdzētu. Arī viņi ir redzējuši, cik daudz tu esi cietis, gājis pa apli, vienā un tai pašā situācijā. Saki viņiem, ka tu esi sapratis savas mācības stundas, izgājis savas mācības stundas, pieņēmis visu to, kas tev ir bijis jāiemācās no tām, un ka tu tagad esi gatavs virzīties uz priekšu un būt kā tīra, balta lapa konkrētajos jautājumos, situācijās. Tu esi gatavs rakstīt savu dzīvi no dzīves īpašnieka pozīcijas,
no savas dzīves vadītāja pozīcijas, no savas dzīves noteicēja pozīcijas un neiekrist vairs kaut kādos absolūti nevajadzīgos, destruktīvos domu gājienos, domu formās. Saki, ka tu esi gatavs to visu laist vaļā, un karmas padome tev pasaka savu atbildi uz taviem lūgumiem. Klausies uzmanīgi, tev iespējams viņi nodod kādu vērtīgu ziņu vai ziņojumu. Tagad tas viss ir noņemts. Noņemam arī enerģijas, kuras radās, bet tu paņēmi līdzi no traumatiskiem notikumiem, karmiskām situācijām. Noņemam arī visas sāpes un ciešanas, kuras bija radušās traumatisko notikumu rezultātā un bija radījušas nospiedumus tavā ēteriskajā ķermenī. Mēs lūdzam mūsu visus garīgos pavadoņus un gaismas spēkus noņemt karmu arī no kauzālā ķermeņa, karmas padomes iedotajai karmas dispensācijai notīrīt enerģētisko asti. Jo mēs absolūti un pilnībā piedodam tev, tavam pagātnes es un ikvienam, kas bija iesaistīts notikušajā. Mēs absolūti piedodam šai situācijai, noņemot negatīvo karmu, galvenās negatīvās pārliecības, domu formas, visu, kas ir radies traumatiskās situācijas dēļ. Mēs tagad noņemam visus blokus tavu pagātnes es 6 apakšējiem ķermeņiem. Tagad viss ir dziedināts, svētīts un piedots. Dziedināts, svētīts un piedots. Dziedināts, svētīts un piedots. Mēs lūdzam tavam augstākajam es vēlreiz nākt un pārbaudīt, vai dziedināšana ir pabeigta, un mani un tavi garīgie pavadoņi ar lāzeriem līdzīgiem instrumentiem lēnām iziet cauri visam un pāriet pāri visam, noņemot dažus pēdējos aizķērušos negativitātes gabaliņus, un arī tos aizsūtam gaismā prom. Tagad viss ir prom. Viss ir tīrs. Tu ievelc elpu un sajūti, cik dziļi plaušās var ievilkt gaisu, jo tik daudz, kas no traucējošā ir prom uz visiem laikiem. Prom, kā nekad nebijis. Bet tu jūties stiprs, tu esi paņēmis savas mācības. Tu esi tik stiprs kā nekad. Tāpēc tagad šim notikumam mēs uzliksim gaismas zīmogu. Uzliksim to tā, lai nekas no notikuma negatīvajiem aspektiem vairs nekad neatgriežas tavā dzīvē. Tāpēc mēs tagad to aizzīmogojam, jo tajā brīdī, kad tas notika, un tas nozīmē, ka viss, ko no šīs pieredzes tava dvēsele vēlējās mācīties, ir noticis tieši tagad, šajā brīdī, un tas ir pabeigts. Mēs lūdzam, lai visas dvēseles mācības, kas saistītas ar traumu, tiktu pilnībā dziedinātas šajā laikā un to nospiedumi netiktu pārnest uz citiem laikiem, ieskaitot tagadni. Sajūties savā spēkā. Sajūti, ka tagad tu esi tik ļoti pilnīgs, tik ļoti piepildīts, kā nekad agrāk. Un tu redzi, ka gan tavs tagadnes es, gan tavs pagātnes es ir pilnībā atlabuši. Tu esi pilnībā dziedināts tagad un jūties stiprs.
Un mēs redzam, ka arī tavs pagātnes es ir dziedinājies no traumas un gatavs doties uz priekšu. Tavs tagadnes es ir dziedinājies no traumas un gatavs doties uz priekšu. Tagad tu savam pagātnes es pasaki paldies par šo pieredzi. Vienalga, vai tu ļoti skaidri redzēji visu, vai tikai nojauti, vai tikai sajuti visus šos notikumus. Bet tu pasaki milzīgu paldies savam pagātnes es. Un pasaki, ka tu un tavs augstākais es esiet gatavi būt blakus vienmēr, kad tas tavam pagātnes es būs nepieciešams. Tagad pieeja tam klāt un apskauj cieši, sajūti vienotību, sajūti, kā tavs pagātnes es šinī dzīvē, vai visās tavās iepriekšējās dzīvēs ir tava spēka, tavas zināšanas, tavas pieredzes atslēga. Tagad pienācis laiks atgriezties laika mašīnā, lai dotos laikā uz priekšu, uz tagad. Un tāpēc tu atkal kopā ar augstāko es, soli pa solītim, ej uz laika mašīnu, tur, kur jūs viņu atstājāt, kad atlidojāt uz šejieni. Tu iekāp iekšā, augstākais es dodās pie vadības pults, tu apsēdies krēslā, un tu sajūti vieglu pacelšanās kustību, un jūs sākat ceļojumu laikā uz priekšu, uz tagadni. Jūs dodaties laikā priekšā uz tagadni, līdz tu sajūti, ka laika mašīna lido cauri dažādiem atmosfēras slāņiem un sāk piezemēties, līdz apstājās pavisam. Tu celies kājās, bet pirms doties projām, tu pieeji pie augstākā es un saki viņam milzīgs paldies par šo pieredzi, milzīgs paldies par šo negaidīto ceļojumu, jo es nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ir ar mani noticis, vai es nevarēju iedomāties, ka tam notikumam ir bijusi tik liela nozīme un sekas manā dzīvē. Paldies tev no sirds, ka tu man to visu tik skaidri parādīji vai ļāvi sajust. Šeit ir arī gaisa kuģī vēl tavi augstākie spēki un gaismas pavadoņi, kuri bija ar savu dziedinošo spēku šīs meditācijas laikā. Arī tiem tu saki milzīgi paldies, dažus tu redzi varbūt skaidri, dažus tikai jūti, ka viņi ir šeit. Tu saki milzīgi paldies karmas padomei, lai vai kāds bija viņu lēmums, tev bija ļoti vērtīgi par to parunāt ar viņiem, saņemt ziņojumus, saņemt sajūtas un saņemt karmas dispensāciju. Varbūt kādam tika pateikts, pie kādiem nosacījumiem šī karmas dispensācija tiks iedota. Un tagad tev ir skaidrs sajūtu ziņā, kas ir jādara, lai varētu atbrīvoties no karmiskajām situācijām, kuras tev ārkārtīgi traucē virzīties uz priekšu, bet varbūt vēl kāda mācības stunda tur ir jāiet. Par visu šo pieredzi saki milzīgu paldies visiem augstākiem spēkiem. Milzīgu, milzīgu, milzīgu paldies, jo šī pieredze bija brīnumaina, dziedinoša, īpaša. Tagad dodies uz durvīm, tās atverās un tu izkāp atpakaļ savā iemīļotajā vietā dabā.
Tu tagad jūti, cik ļoti tu esi samainījies, īpašāks, cik ļoti tu esi mīlestības un vieduma pilns, gudrības, tīras enerģijas piepildīts. Tu jūti to spārnu sajūtu uz muguras, ka tu vari doties savā dzīvē tagad ar pavisam citu spārnu atvēzienu. Pat skatoties uz savu iemīļoto vietu dabā, tu redzi, ka zāle ir zaļāka, ziedi ir košāki, gaiss smaržo vēl īpašāk, saule silda vēl īpašāk. Tu esi tik ļoti, ļoti pilns ar iedvesmu, ar mīlestību, ar gaišumu, ar spēku. Šo sajūtu tu ieslēdz sevī visos savos fiziskajos, emocionālajos, enerģētiskajos ķermeņos, jo tā tev ir ļoti svarīga. Tu to jau sen esi vēlējies, lai varētu noturīgi virzīties pa savu dzīvi, saviem sapņiem, saviem nodomiem. Tu tagad dodies atpakaļ tajā tunelī, pa kuru ieradies šī vietā. Un ejot caur tuneli, tu vēlreiz pārdomā visu to, ko esi ieguvis šīs meditācijas laikā. Izejot cauri tunelim, tu esi priekšā. Atkal ir kāpnes, kuras tagad ved uz augšu, tās pašas kāpnes, pa kurām tu šeit ieradies. Kāpjot pakāpienu pa pakāpienam augšup, tu saproti, ka visu, kas ir noticis šīs meditācijas laikā, tu atcerēsies nomodā, tu izmantosi to pēc labākā plāna sevis un citu cilvēku dzīves uzlabošanai. Tu jūties pēc šīs meditācijas atpūties, piepildīts, tīrs, enerģijas pilns, mošs, soli pa solim kāpjot uz augšu, līdz tu esi uzkāpis līdz pašai augšai, un tu saproti, ka šī meditācija ir beigusies, un tad, kad tu esi gatavs, pakustini kāju pirkstus, roku pirkstus, ievelc dziļi gaisu, pakustini galvu, plecus, un tu esi atpakaļ. No šī brīnišķīgā ceļojuma, no šī brīnišķīgās dziedināšanas pieredzes, tu esi atbrīvojies no kaut kā, kas tev ir ļoti, ļoti traucējis. Es, mīļais, ļoti priecāšos, ja tu uzrakstīsi komentārā, kāda bija tava pieredze, vai izdevās, ko redzēji, kādas bija sajūtas, vai bija kāda saruna ar karmas padomi, vai saņēmi karmas dispensāciju. Kā tu redzēji augstāko esi, vai palīdzēja mūsu iepriekšējo reižu meditācijas, kad mēs jau mācījāmies saslēgties ar augstāko esi. Jebko. Uzraksti, lūdzu, jebko, ko tu gribi pateikt, kas tev ir sirsniņā, kas tev ir sajūtās. Tas ir vienmēr tik patīkami lasīt jūsu ziņas, jūsu atgriezeniskās saites, jūsu sajūtas. Un tagad ir tā, ka iespējams, par cik jums ir Latvijā nakts, tā jums vēl nav nakts, vēls vakars 9:30, ka varbūt šonakt sapnī vai nu tu gulēsi labāk kā citreiz, vai varbūt tu sapnī redzēsi vēl kādu papildus ziņojumu šai meditācijai, kādu papildus ziņu vai kaut ko, kas
palīdzēs šinī seansā piedzīvot to, atvērt kā dāvanu. Zin kā tu noņem banti atsien, tad viena kārta papīra, un tad ir kaste, un tad no kastes izņemt kaut ko ārā. Tas ir tāds process, ja? Varbūt sapnī, varbūt rīt no rīta, kad modīsies, tad tev būs kaut kāda vēl apziņa, ka tu esi sapratis kaut ko, sajutis vēl kaut ko papildus. Vispārējais viedoklis ir tāds, ka uzreiz pēc meditācijas tev ir jājūtās ļoti labi un brīvi, tā ka tu vari brīvāk gaisu ievilkt plaušās, ja? Bet pa īstam to dziedinošo sajūtu, dziedinošo spēku, visi enerģētiskie ķermeņi sajutīs tuvāko 40 dienu laikā, jo tas ir tāds process, kamēr nomainās, kamēr iztīrās, kamēr sakārtojās, ja? Enerģētisko ķermeņu sakārtošana nav tā kā ar nazi nogriez un pēkšņi viss ir savādāk. Katram no mums ir citādāk, varbūt kādam tas viss jau ir noticis šī seansa laikā, varbūt kādam 1 dienas laikā, kādam 3 dienu, kādam 7 dienu laikā. Bet agrāk vai vēlāk, tad aptuveni 40 dienas būtu tas ilgākais periods, kad tu sajutīsi, ka tu vari tiešām ar tādu lielāku plaušu tilpumu brīvāk elpot. Tu labāk sevi redzi, jūti, saproti. Ja? Uzraksti, lūdzu, mīļais, jebko šodien, rīt, parīt, pēc nedēļas. Lai tev skaista šī nedēļa, lai tev skaists šis Ziemassvētku laiks, adventa laiks, izbaudi. Izbaudi un novērtē sevi, novērtē visu to, kāds tu esi un kas tev dzīvē ir dots. Es tevi mīlu. Atā, līdz nākamajai otrdienai.